Jā, šomēnes mums atkal ir viens īpaši liels jubilārs. 28. maijā paies 135 gadi, kopš dzimis mācītājs Vladimirs Molčānovs. Pareizticīga krieva un katolietes vācietes dēls, savu mūžu lielāko daļu viņš ir kalpojis latviešu evaņģēliskās draudzēs. Apzināti izvēlējies palikt viens bez ģimenes, lai pilnīgi nodotos kalpošanai. Ilgus gadus viņš ir bijis evaņģēliskās Zilā Krusta draudzes mācītājs. Šajā draudzē īpašs uzsvars bija uz palīdzību atkarībās esošajiem, sevišķi alkohola atkarīgajiem. Bet no 1950. gada novembra līdz savam nāves brīdim 1968. gada 1. novembrī viņš bija Āgenskalna draudzes mācītājs. Tāda toreiz izskatījās Āgenskalna baznīcas iekštelpa. Bet 1961. gadā komunistu vara Āgenskalna baznīcu atņēma. Draudze atrada patvērumu Mateja baznīcā un turpināja darboties. Un te jau kāds skats no notikuma, kas bija Mateja baznīcā, Annas un Riharda Kociņu laulības. Un varam pieminēt, ka Anna neilgi pirms savas nāves sakārtoja grāmatu par mācītāju Molčānovu, kas uzvar, tas visu iemantos. Un te mācītājs kādā brīvākā brīdī kopā ar divām pazīstamām Āgenskalna draudzes māsām, Neliju Rozi un Mirdzu Pallo. Mācītāja Molčānova sludināšanā īpašs uzsvars bija uz cīņu pret grēku un tiekšanos pēc svētas dzīves. Viņš teica, ka tas ir pārāk vieglprātīgi tā domāt. Dievs jau ir žēlīgs, viņš jau piedod, ja es kaut ko sagrēkoju. Es jau ticu viņam un arī slavēju viņu. Viņš mācīja, ka tā ir nopietna cīņa visā mūža garumā, un runājot tādiem vārdiem, kā mūsu mācītājs mūs mācīja divās iepriekšējās svētdienās, nolikt tās vecās grēcīgās drēbes un apģērbt tās jaunās, ko dod Kristus. Molčānovs mācīja, ka katru mazākā netaisnība pāridarījums kādam cilvēkam ir jācenšas izlīdzināt, jālūdz piedošana. Un ja kaut kur ir nodarīts kaut niecīgs materiālais zaudējums, tas noteikti ir jāatlīdzina. Ir kāds gadījums, ko mācītājs pats stāstīja, kas man liekas tik spilgti raksturo viņu, ka es atļaušos to atkal atstāstīt, kaut vienreiz jau esmu stāstījis. Viņš brauc tramvajā pāris pieturas, tramvajs ir pārpildīts, kasieris kaut kur otrā galā, viņš netiek klāt un izkāp nesamaksājis. Nākošreiz braucot tramvajā, tramvajs ir pustukšs, viņš kasierei dod naudu un saka, man 2 biļetes. Kasieri prasa, kurš ir tas otrs? Nē. Pagājušo reizi es nevarēju samaksāt. Varbūt mums daudziem tā liktos, vai tik sīkumaini vajadzētu. Bet tāds bija viņa sirdsapziņas jūtīgums, un tā viņš mācīja savus klausītājus.
Kad atņēma Agenskalna baznīcu, kurā bija arī labi iekārtots mācītāju dzīvoklis, Molčānovam piešķīra vienu istabu kaut kur komunālā dzīvoklī. Un tur savā istabiņā, sēžot pie galda, pie atvērtas bībeles, viņš arī pēkšņi tika aizsaukts mūžībā. Bībele bijusi atvērta uz 72. un 73. psalmu, kurā ir arī vārdi: bet pie tevis es palieku vienmēr. Kad tu esi mans, tad man nevajag ne debesu, ne zemes.